Pirms kāda laika es izveidoju video par to, kā dot jaunu dzīvību vecām skaļruņiem. Un es negaidīju no šī video neko īpašu, bet tas izrādījās tik labs, ka es padomāju. Es domāju, ka cilvēkiem varētu noderēt vēl daži padomi par citiem ierīču veidiem, lai atvieglotu dzīvi un iespējams dotu jaunu dzīvību lietām, kas vairs nedarbojas. Tātad, ja tev tāpat kā man mājās ir vairāk tālvadības pults un tevi kaitina to daudzums, vai arī varbūt tu cīnies ar to, ka visu laiku jānospiež viena un tā pati poga. Traks cenšoties noskaidrot, vai var izspiest vēl pēdējo enerģijas pilienu no baterijas, vai arī tā vairs vispār nedarbojas. Šodien es tev parādīšu šo te. Jā, šis te ir pults, tikai universāla, kas dar uz tava pirksta gala. Sveiki, Enģiharija detaļāda. Iedomājies šādu situāciju. Šodien mums ir elektroniskas ierīces, kurām jau ir vairāki gadi. Pults vairs nedarbojas tik labi kā tad, kad ierīce bija jauna, un tev nākas meklēt internetā pulti, kas darbotos. Tas var būt televizors, kondicionieris vai vecāks radio, kur tev patīk klausīties mājās. Manā gadījumā man vajadzēja vadīt ļoti specifisku lietu, un šis puisīts man palīdzēja šajā situācijā. Un pēc tam tas ieguva daudz interesantākus pielietojumus. Viss sākās, kad sapratu, ka filmēt video vienatnē kļūst arvien grūtāk. Tiem, kas nezina, pirms mans brālis pārcēlās uz citu valsti, viņš bija tas, kurš stāvēja aiz kameras un palīdzēja man filmēšanā. Un otrādi, katru reizi, kad viņš filmēja, es biju aiz kameras. Bet, kad man vajadzēja visu darīt vienam pašam, viss kļuva nedaudz grūtāk. Es nezinu, vai tu zini, bet tas ir grūti. Kad mēģini nospiest kameras pogu, skrien uz kadru, un kad beidzot sāc ierakstīt, saproti, ka viss ir šķībi, izplūdes. Vai arī ar to izteiksmi, vai šoreiz sanāks? Es biju iestrēdzis šajā ciklā, un jo vairāk es centos pātrināt procesu, jo vairāk laika es zaudēju. Tad es padomāju, vai ir kāds vienkāršs veids, kā attālināt vadīt kameru, neizmantojot dārgu aprīkojumu. Meklējot internetā, es uzzināju, ka kamera, kas man tagad filmē, ir ar savu tālvadības pulti. Un uzmini, šeit Brazīlijā tā maksāja daļu no manas nieres plus nodokļi. Bet, kad es vēl vairāk papētīju internetā, es nonācu pie šī te puiša. Tā ir universāla USB-C tālvadības pults. Teorētiski tas kalpotu tikai, lai kontrolētu kameras fokusu un ierakstu. Bet praksē man nebija ne jausmas, cik ļoti noderīga ir šī lieta, ko es tikko atklāju. Kad ierīce atnāca, es tikai gribēju pārbaudīt, vai tā darbojas kā tālvadības pults kamerai, un tā izpildīja solīto. Viss darbojās perfekti. Tas nāk šādā atslēgu piekariņā, kur tu to pievieno savam telefonam, lai iepielādē īpašu lietotni. Un tad vienkārši izvēlies patiesībā tūkstošiem zīmolu un ierīču, kuras tas spēja vadīt. Un tad es atradu savas kameras vadību lietotnē, un viss bija kārtībā. Tagad es sāku un apstādu ierakstu ar vienu klikšķi savā telefonā, beidzot var ierakstīt neskrienot no vienas vietas uz otru. Un pirms jūs sakāt, ka šis ir vēl viens reklāmas video un ka mani sponsorē, es jau uzreiz saku, nē, šo video neviens nesponsorē. Es pat nezinu šīs lietas zīmolu, jo es izmetu kastīti ārā un man ir tikai saite, kur es to nopirku. Bet kā jau jebkurā labā inženierijas stāstā, visinteresantākā daļa nekad nav tā, ko tu sagaidi, bet gan tas, ko tu atklāji pa ceļam. Tikai pēc tam es sapratu, ka pults nederēs tikai kā tālvadības pults manai kamerai, bet gan kā universāla tālvadības pults. Tas viss tāpēc, ka patiesībā tas ir infrasarkano staru raidītājs. Tieši tāda veida signāli izmanto daudz vecās pults vēl šodien. Tas lika man aizdomāties, kādu ierīci es ar to varētu vadīt. Un vajadzēja tikai dažas sekundes, lai es pārliecinātos, ka vecais televizors viesistabā, tas pats, kas vienmēr reaģēja ar apmēram 4 sekundžu aizturu ar oriģinālo pulti. Pēc tam, kad es stingri nospiedu ieslēgšanas pogu, tas uzreiz paklausīja manam mobilā telefona komandai. Gaisa kondicionieru pults, kas dažreiz šeit studijā pazūd, arī vienkārši var tikt vadīt ar mobilo telefonu. Un tad man radās doma, ja tas strādā ar televizoru un gaisa kondicionieri, ko vēl es varētu kontrolēt ar šo ierīci? Šeit mans un tavs mobilais telefons kļūst par universālo pulti gandrīz visam. Televizoriem, audiosistēmām, gaisa kondicionieriem, projektoriem, griestu ventilatoriem, robotiem, putekļu sūcējiem un pat manai vienkāršajai ierakstu kamerai. Un tas atvēra jaunas durvis citai situācijai, ar kuru es biju saskāries jau mēnešiem ilgi. Klusai, bet augstai cīņai.
Gaisa kondicioniera karš birojā. Zini to kolēģi, kurš ierodas darbā uzvilcis biezu džemperi? Un tā vietā, lai novilktu džemperi, viņš uzreiz dodas pie gaisa kondicioniera un uzstāda to uz zemāko iespējamo temperatūru. Tāds cilvēks, kurš rīkojas. It kā gaisa kondicionierim patiesībā būtu jāsaglabā gaļa kā ledusskapī, nevis jānodrošina patīkama temperatūra cilvēkiem. Un es sēdēju tieši tur, zem gaisa kondicioniera, un kamēr daži jutās ērti, man visu dienu zobi klabēja. Jautājums, ko es vienmēr uzdevu, bija, kāpēc ir cilvēki, kas uzskata, ka 16 grādi ir pieņemama temperatūra darbam? Tad kādu dienu, gandrīz kā atklāsme, es atcerējos, ka mans mobilais telefons tagad ir universāls pults. Paņēmu savu universālo USB-C atslēgu piekariņu, atvēru lietotni, nemanām pavēru to uz kondicionieri un nospiedu pogu. Maģiski! Cilvēki nesaprata, kā kondicionieris no neticamiem 16 grādiem pēkšņi pārgāja uz 22 grādiem. Es beidzot varēju strādāt nesaustot, un pats labākais – neviens nezināja, kurš regulē temperatūru. Es tikai klusējot vēroju, kamēr polārā klimata aizstāvi brīnījās, vai tiešām kondicionieris ir salūzis. Bet jautājums, kas patiesībā man nepameta prāta, bija, kā kaut kas tik mazs varēja atrisināt tik daudz problēmu vienlaikus. Un jo vairāk es izpētīju šo ierīci, jo vairāk pielietojumu es tajā atradu. Tā kļuva par manu sabiedroto studijā, birojā, viesistabā un pat ceļojuma laikā, viesnīcās. Piemēram, vai esi kādreiz sastapis televizoru, kas šķita ražots vēl pirms Wi-Fi parādīšanās? Vai arī kondicionieri, kura pults visticamāk jau sen devusies pensijā? Lai redzētu, cik daudz pielietojumu ir šim mini universālajam USB-C pultī, pat ja tu vēlētos izpausties kā piektklasnieks, dotos uz tirniecības centru un vienkārši sākt izslēgt veikalu televizors, tas gan nav smuki, vai ne, Igors? Tieši tā, ar šo te man vairs nekas cits nebija vajadzīgs, jo mans telefons darīja visu. Un tas viss bez baterijām pultī. Vienkārši detaļa, bet tā ļoti maina lietas, kad es pazaudēju neskaitāmas stundas meklējot baterijas noslāpmainās atvilktnēs. Protams, tas lika man aizdomāties, kāpēc mēs joprojām tik ļoti nenovērtējam mazos tehnoloģiskos risinājumus. Bieži vien mēs esam tik aizņemti meklējot sarežģītus rīkus, ka aizmirstam paskatīties uz vienkāršiem risinājumiem, kas jau ir mūsu rīcībā. Manā gadījumā tas sākās ar nepieciešamību ierakstīt video ērtākā veidā. Es meklēju risinājumu konkrētai problēmai un atradu rīku, kas atrisināja vairākas. Un es būšu pavisam atklāts. Es nezinu šī pulta zīmolu, jo uz tās nav nevienas simbola, un es izmetu kastīti. Ja tu arī vēlēs apskatīties, mans padoms ir tāds, ka šai pultī ir iespēja darboties gan ar Android, gan ar iOS. Tātad, lai gan abi ir USB-C, tas, kas dara Android, nedara iPhone un otrādi. Kad es sāku izmantot šo pultu, lai regulētu biroja kondicionieri, es domāju, ka tas būs tikai noderīgs joks. Bet ar laiku es sapratu, ka vide kļuva ērtāka visiem, ne tikai man. Ir interesanti domāt, ka tik vienkārši ierīce spēj līdzsvarot pat klimatu, burtiski. Galu galā šī mazā universālā pults ne tikai mainīja veidu, kā es ierakstu savus video, bet arī to, kā es ikdienā miedarbojos ar tehnoloģijām. Tā kā tas nāk, piemēram, atslēgu piekariņu veidā, es to ņemu līdzi visur, un nav brīnums, ka es to nesāju kopā ar savas mājas atslēgu. Tas man parādīja, ka gudri risinājumi var rasties tur, kur mēs to vismazāk gaidām. Un varbūt pats svarīgākais jautājums, lai noslēgtu šo video, ir tieši šāds. Cik daudzās mūsu dzīves jomās mēs ciešam no problēmām, kuras varētu atrisināt ar kaut ko tik vienkāršu kā šis te? Ja tu esi piedzīvojis kaut ko līdzīgu, vai nu filmēšanas laikā, vai kādā augstā birojā, pastāsti man komentāros. Varbūt tieši tavs stāsts kļūs par nākamā video tēmu. Ja tu esi ticis līdz šai vietai un tev patika video, neaizmirst abonēt kanālu. Ja vēl neesi abonējis, atstāj savu patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un nopietni, šis ir mans personīgais ieteikums. Tiešām ir vērts tādu iegādāties. Un kā ar tevi? Vai tev jau mājās ir universālais pults? Vai tev jau ir? Vai esi kādreiz domājis par tādu pultu, kas ietilpst uz tavu pirksta gala? Komentē zemāk, ko jūs domājat par šo video? Un vai vēlaties redzēt vēl šādu veidu video šajā kanālā? Te blakus ir divas interesantas video iespējas. Un viens no tiem ir video, kurā es parādīju par Bluetooth uztvērēju, kas dos jaunu dzīvību tavam vecajam skaļrunim. Ja neesi redzējis, noteikti ir vērts noskatīties. Un, ja vēlaties mūs atbalstīt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss, inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video.